Nu, sāksim atkal mūsu raidījumu par dziedināšanu. Un pirms mēs to sākam, es sveicu visus, kas ir pieslēgušies, padalies arī ar kādu savu draugu, lai viņi var atcerēties, šis ir tas brīdis, kad vajag pieslēgties. Un lai mēs varam kopā visi saņemt to Dieva labāko un sagaid dziedināšanu šodien. Tu pasludini tiem simptomiem, tu pasludini tām slimībām ar visu savu būtni. Vienkārši tu runā Dievu vārdu, tu pasludini Dievu vārdu, tu pasludini to, kas ir patiesība. Tas rīks, tas veselības rīks, tas, ar ko tev jāuzbrūk sātanam, tas zobens, tas ir tavā mutē, tavā sirdī un tavā mutē. Dievs tavu muti grib lietot. Un tātad pirms mēs šodienu sākam skatīties Dieva vārdā par dziedināšanu, 4. daļa šodien ir, tad sestdien, svētdien nebūs un sāksim atkal ar nākošās nedēļas 2. dienu un lūksim. Mīļais kungs, es tev pateicos par katru vienu, kurš šinī brīdī ar sagaidīšanu sastapties ar tevi ir pieslēdzies, un tu neliec nevienam vilties. Tad, kad mēs nākam pie tevis, tu piepildi mūsu vajadzības, mūsu vēlēšanās. Paldies par tavu mīlestību. Paldies, ka šodien ķermeņi tiks dziedināti, emocijas tiks dziedinātas. Mēs attāķēsimies vēl spēcīgāk no savas pagātnes. Apzināsimies, kas mēs esam Kristū, kas mums pieder, lai mēs ar drosmi varam nākt pie žēlstības troņa un saņemt palīdzību, kāda katram tā ir vajadzīga. Paldies par tavu apliecinājumu ar spēku, zīmēm un brīnumiem, kas seko tava vārda sludināšanai un mācīšanai. Un tas, kungs, ir tavam godam. Es tev jau tagad dodu godu, slavu un pateicību. Āmen. Tātad es nomanu, ka tu esi sagaidošs, tāpēc, ka svaidījums jau sāk plūst, un tas ir tik brīnišķīgi. Kādi, kuri vairāk dzīvo dabiskajā domāšanā, kuri nav savu prātu tik ļoti vēl pārveidojuši pēc Dieva domām, viņi varētu domāt, klausoties šos seminārus, bet kāpēc tad mēs nemācam uzreiz par dziedināšanu un kāds sakars ir šīm tēmām vispār ar dziedināšanu, jo virsraksts taču ir dziedināšana. Un redzi, tas ir vislielākais sakars, tāpēc, ka mēs mēs esam gara cilvēks. Un mēs mājojam savā ķermenī, mums ir dvēsele, bet gara cilvēks, tas ir tavs īstais es, un tagad es par to smalkāk neiešu. Un tad, kad tavs gara cilvēks dzīvo uzvarā, tad, kad tu dzīvo uzvarā, kad tu redzi visas iespējamības, tu redzi visu, kas tev pieder, kad tu paņem Dieva vārdu priekš sevis, tad arī tu sāc tam ticēt, tu sāc to domāt, tu sāc to runāt laukā, un tavs ķermenis pielāgojās. Mēs nesākam no ķermeņa, jo mēs neesam ķermenis, bet ķermenis ir tikai tā māja, kurā mūsu gars dzīvo. Un mums ir jādabū sevi Dieva spēkā un Dieva žēlastībā, ar Dieva vārdu atklāsmi, mums ir jādabū sevi uzvaras vietā. Saki, es esmu uzvarētājs, es esmu uzvarētājs. Es esmu uzvarētājs Dieva spēkā, jo viņš man ir mīlējis. Un tātad mēs šodien vairāk skatāmies atkal to, kā es varu būt uzvarētājs, kas ir tās lietas, kas mani sakauj. Jo, lai tu varētu vispār dzīvē uzvarēt, jebkurā jomā, teiksim, sportā, tev ir jāpanalizē, kādas ir tavas vājās vietas, kur tev ir jāstiprina, vai kāda muskuļu grupa, vai, teiksim, skrējiens, vai tas būtu basketbols, vai tev metieni ir jāstiprina, vai tev jāsāk ir no driblēšanas vispār. Un tāpat arī Dieva valstībā, ka mums ir jāskatās, kur mūsu gars, kur tad viņš krīt cauri, kur tad es palaižu kaut kur garām to Dieva vārdu patiesību. Jo tad, ja tu esi ticīgais un tu jau esi meklējis dziedināšanu un apliecinājis dziedināšanu par savu ķermeni, un ja tu neesi redzējis ilgākā laika posmā uzlabojumus, tas nozīmē, ka problēma nav ar Dievu, bet problēma kaut kur ir ar mums, ar mūsu domāšanu, ar mūsu attieksmi, ar mūsu atklāsim par Dievu vārdu, un tad mēs pazemībā ejam pie Dieva un sakam, Dievs dod man žēlastību šodien, teiksim to tagad, saka pēc manis, Dievs dod man žēlastību šodien, saprast, gara atklāsmi, satvert tavu vārdu,
ko tu esi priekš manis darījis, lai es varu saņemt pilnīgu dziedināšanu savam ķermenim. Āmen. Un varbūt tev jālūdz Dievam piedošanu, ka tu esi bijis kurnošs un nepacietīgs un vainojis visu sev apkārt, bet neesi paskatījies pats uz sevi. Skatāmies vēstulē Romiešiem 6. nodaļa, Romiešiem 6, un vispirms lasīsim 11. pantu. Tāpēc spriediet arī jūs par sevi. Tātad tas nozīmē, izdariet šo lēmumu par sevi, nolemiet par sevi, domājiet par sevi. Un tas ir Dieva vārds, ko viņš saka, kas mums ir jāpiesavinās, lai tā kļūst par mūsu pārliecību. Kas tā tad ir? Mums jāspriež par sevi, ka esat miruši grēkam. Tātad grēkam es esmu miris, grēks vairs manā dzīvē nevalda, bet Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Tātad es esmu pilnīgi jauns, uzņemot Jēzu savā sirdī, pilnīgi jauns radījums, tāds, kas nekad iepriekš nav eksistējis. Un tagad skatāmies 14. pantu. Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs. Tātad saka pēc manis, grēks vairs nav mans kungs. Saka vēlreiz ar pārliecību, grēks vairs nav mans kungs, tāpēc, ka tieši Dievvārds saka, tev tā ir jāspriež par sevi, tā tev ir jānolēmj. Es esmu miris grēkam, grēks vairs nav mans kungs, grēkam vairs nav varas pār mani, un man ir spēks pretoties kārdināšanām. Es neesmu grēka pagali, ja, tā kā citi mēdz sacīt, attaisnojot savu neaktivitāti, savu pasivitāti. Es vairs neesmu grēcinieks, tā mums ir jāspriež par sevi. Tātad, Sātanam bieži patīk mums dot domas, kas saistās ar slimību, kuru viņš jau mums ir uzmācījies, nu, piemēram, kādam cilvēkam ir diabētiķa simptomi, un viņš tātad jau ilgāk netiekot ar to galā, viņš sāk runāt, es esmu diabētiķis, un tādā veidā pieņem to identitāti, ka viņa identitāte ir tā, kāda slimība viņam ir no ienaidnieka uzmākusies. Un tas ir tas Sātana triks, dabūt sevi domāt grēkā, domāt slimībā, bet tu neesi diabētiķis, nekādā gadījumā, nekad tā nesaka, saki, es esmu Dieva taisnība Jēzu Kristu, es esmu Dieva bērns, es esmu svētais, es biju grēcinieks, bet garīgā ziņā, garīgajā realitātē es esmu jau tagad dziedināts. Piemēram, ja tev nav nefunkcionējošs prāts ir, kas ir kādai daļai cilvēku diezgan izplatīta. Nekad nesaka, es esmu šizofrēniķis. Nē, tu neesi šizofrēniķis. Tu runā to vēlamo, to, ko Dievs saka par tevi. Man ir Kristus prāts. Man ir Kristus prāts. Runā to par sevi. Piemēram, tu varbūt esi domājis, es esmu tāds slinks. Nē, nerunā, es esmu slinks. Runā par sevi. Mana darba ētika uzlabojas katru dienu. Šodien es esmu čaklāks, darbīgāks nekā vakar. Tātad mūsu identitāte nav no mūsu asins līnijas, kā minēja vakar. Ja, piemēram, tu esi dzimis alkoholiķu ģimenē, nesaki, es esmu alkoholiķis, jo es esmu piedzimis tā ģimenē. Uzšķirsim Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa. Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa, vispirms 12. pāns, bet cik viņu uzņēma, tātad vai tu esi uzņēmis Jēzu Kristu? Protams, tu esi uzņēmis. Tātad tu esi uzņēmis Jēzu Kristu, un tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Tātad mēs esam Dieva bērni, un mums ir šis spēks, šis Dieva spēks būt tam, ko Dievs ir mūs radījis. Dievs tev nav radījis slimu, viņš tev nav radījis šizofrēniķi, viņš tev nav radījis alkoholiķi, viņš tev nav radījis diabētiķi. Viņš tev ir radījis par pilnīgu, perfektu Dieva bērnu. Un tur ir rakstīts tiem, kas tic viņa vārdam. Tātad mums ir mūsu ticība, mūsu pārliecība jāliek vairāk tajā, ko Dieva vārds saka par mums, ko Dievs pats par mums saka. Un tad skaties 13. pāns, turpat tajā nodaļā, 1. Jāņa evaņģēlijas 1.13. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Tātad ar Jēzus Kristus jaunpiedzimšanu mūsu garā, kad mēs esam jaunpiedzimuši caur Jēzus nopelnu. Mūsos ir Dieva sēkla, un mēs vairs sevi nepazīstam pēc miesas, pēc savas asins līnijas, bet pēc jaunās asins līnijas. Mēs esam Dieva radījums, mēs esam Dieva bērni, perfekti, pilnīgi. Un tad vēl uzšķirsim Filipiešiem
ko mēs vakar lasījām, vēstuli Filipiešiem, un tur bija tā tēma, vienu gan aizmirstams to, kas aiz manis, es stiepjos tajā, kas ir priekšā. Un 15. pāns, Filipiešiem 3:15. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas, un ja jums kādā lietā ir citas domas, to arī Dievs jums atklās. Tas nozīmē, ka mums vajag vairāk Dieva vārda atklāsmi, lai mēs varētu saprast, ka mēs esam tas jaunais cilvēks, mēs esam tas jaunais radījums, mēs esam tas pilnīgais, tas perfektais, un kas mums Jēzu Kristu pieder. Un to turpināsim šodien mazliet vēl paskatīties. Bet tev ir jānolemj. Cilvēki negrib nest atbildību par saviem lēmumiem, bet neviens tavā vietā nenolems. Tu pats esi nolēmis, kur tu šodien atrodies. Tā ir tava izvēle, kur tu šodien esi, bet tu šodien vari nolemt. Es rīkošos citādāk, es domāšu saskaņā ar Dievu vārdu, es ļaušu Dievu garam sev pārmainīt. Es nolēmju, ka es būšu tas, ko Dievs saka par mani. Es būšu šis uzvarētājs. Un tev ir jānolemj, es pieaugšu Dievu lietās, es pieaugšu Dieva atklāsmē, es izvēlos mainīties. Mainīšanās nav tāda viegla lieta, tā bieži ir sāpīga, tāpēc, kad mums gribās tajā komfortā, kā mēs esam ieraduši, bez tādiem izaicinājumiem, īpaši, ja jau dzīve ir ritējusi uz priekšu un tu atrod sev jau kādos spēka gados, un tad ir tā doma, nē, nu, ko tad vairāk, tagad tikai es dzīvoju no tā atlikuma, bet ja tu gribi Dieva labāko savā dzīvē, un veselība tavā ķermenī ir Dieva labākais, Dievs ēdenē neradīja nekādus slimus cilvēkus, slimība ienāca tikai caur to, kad Ādams grēkoja, pamazām ienāca slimības, sātana nomākums, bet es izvēlos mainīt savas domas, es izvēlos mainīties, un tad, kad es izvēlos mainīties, iedomājies Romiešiem 12:2, vienu tādu akcentu gribu pateikt tev, vēstuli Romiešiem 12. nodaļa un 2. pāns. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā sirdsprātā vai savā prātā. Nevis garā, ja, bet sirdsprātā tur jābūt. Latviešu tulkojumi arī ir pareizi jaunajā. Lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tātad pārvērtieties. Tad, kad mēs ņemam Dieva vārdu par savu dzīves mērauklu, ka mēs izvēlamies to ņemt par savu beigu autoritāti, darīt to, lietot to, piesavināties, kā Salamans saka, kā vislabāko, visdārgāko mantu, meklēt to atklāsmi, saprast to, tad mēs tiekam pilnīgi pārveidoti, tādā veidā, kā Dievs mūs ir radījis, kā viņš mūs redz. Aleluja! Un mums ir jāsāk Dieva vārdu ne tikai domāt, bet arī runāt. Piemēram, 28. pamācības 28. nodaļa, Salmām pamācības 28:1. Viņš saka, ka taisnais ir drosmīgs kā lauva. Vakar mūsu mācītājs Kaspars Gulbis, draudzes dievkalpojumā, tik smieklīgi viņš citē visu šo pantu, un man tā trāpīja tie smiekli, kad bezdievs bēg, kaut arī neviens tam pakaļ nedzenās. Iedomājies, viņš bēg pats no sevis, pats no savām domām. Es ticu, ka tu šodien neesi tāds, kas beidz pats no sevis. Neviens tev pakaļ nedzenās un tu beidz. Nē. Tu esi drosmīgs kā lauva, tāpēc, ka tu esi taisnais. Un tev ir jāsāk runāt tā. Es esmu drosmīgs. Un ne tikai tu domā, bet tu runā, es esmu taisnais, tādēļ es esmu drosmīgs, tāpēc, ka Dieva vārds to saka. Tas nav tā, ka, man nav tāda personība, kas uz āru, es tāds kautrīgs, es sevī vairāk ierāvies. Nē, tas ir tas vecais cilvēks, kas ir miris grēkos, bet Dievā tu esi drosmīgs, jaunais cilvēks ir drosmīgs, un tavai personībai ir jāizmainās. Tāpēc ir tik slikti visas tās zodiaka, tās zīmes un tie visi pareģojumi. Cilvēki grib zināt, kas man sagaida šodien, kas man sagaida. Un tad viņi sevi ieliek tādā kastē, es jau esmu nolemts tam. Nē, tu esi nolemts Dieva svētībai, tu esi nolemts Dieva veselībai katru dienu. Tu esi drosmīgs, un tu pat pārveido savu dabisko iedzimtību ar Dievu vārdu, kā Romiešiem 12:2 saka, pārvērtieties, tu pilnīgi pārveidojies. Un man patīk, kā mācītājs
Rājens Joste, no kā es lielā mērā ņemu šos materiālus, ka viņš sacīja, tas ir mācītāja Rodnija Hovarda Brauna, viens no mācītājiem, kas vada dziedināšanas skolu Tampā, Floridā. Un viņš sacīja, pazemība ir drosmes sākums. Pazemība ir drosmes sākums. Lai tu varētu saņemt šo Dieva drosmi un būt uzvarētājs visā situācijā, tev ir jābūt pietiekoši pazemīgam, pateikt, es vēl visu nezinu, man ir jāmācās, un es piesavinos Dieva vārdu. Es piesavinos to, ko Dievs saka par mani. Es nelielos ar to, kā es jūtos, vai to, ko es esmu piedzīvojis savā dzīvē, bet es esmu pazemīgs, paņemt to, ko Dievs saka. Un tātad veselībā tu ņem padomu no Bībeles. Finansēs ņem padomu no Bībeles. Dari, ko Dieva vārds saka, un rezultāti būs garantēti. Bet tu pats izvēlies. Es neļaušu, lai mana pagātne nosaka manu nākotni. Es neļaušu, lai mani ģimenes locekļi nosaka manu nākotni, kā viņi spriež par mani, jo bieži tie spriedumi nav pareizi. Tas ir labi, ja ģimene iedrošina un ticībā spēcina, bet bieži tas tā nav. Es neļaušu, lai mans personības tests nosaka manu nākotni, jo nepareiza domāšana mūs kavē saņemt dziedināšanu. Saka pēc manis, nepareiza domāšana mani kavē saņemt dziedināšanu. Un šodien mēs mācāmies domāt pareizas domas. Pierakst raksturvietu pamācības 23.7, pamācības 23.7, un tajā mūsu tradicionālajā tulkojumā daudzās bībelēs nevar to atrast to domu precīzi, bet ja tu ņemsi latviešu jauno tulkojumu, tur ir precīzāk iztulkots. Jo kādas viņa sirds domas, tāds viņš ir. Vai arī, ko cilvēks savā sirdī domā, tāds viņš ir. Tātad mūsu domāšana nosaka, ko mēs saņemsim no Dieva. Jo to, ko mēs sagaidām, tas mums arī notiks. Ko mēs domājam par sevi, ko mēs domājam par Dievu, tas mums notiks. Ja mēs domājam un sagaidām, ka Dievs grib dziedināt mani, tad tas man arī notiks. Ja es domāju, Kristus samaksāja par mani, es esmu pietiekoši vērts, lai šo dziedināšanu saņemtu, par ko Jēzus ir samaksājis, tad tev tas arī notiks. Bet ja tu ienīsti pats sevi, piemēram, es nezinu, nevienu cilvēku, kuram patīk viss cauri vispār viņu. Un katrs domā, ja man tikai tur zobi būtu tādi, vai deguns tāds, vai acis, vai piere, vai mati, vai augums drusku garāks, vai pa garu, drusku īsāks. Nē, tu nedrīkst ienīst sevi. Tāpēc, ka tad, ja mēs ienīstam sevi, mēs kaitējam savai veselībai. Saka pēc manis. Ja es sevi ienīstu, es kaitēju pats sev. Es kaitēju pats sev. Es pats sev varētu teikt tā, sabotēju, un orgāni var būt mums slimi tikai no tā vien iekšējo orgānu, ka mēs nemīlam sevi, bet ka mēs ienīstam sevi. Bet Dievs mūs mīl, un mēs nedrīkstam atļauties tādu lietu kā sevis ienīšanu. Un ja Dievs sūtīja Jēzu, lai samaksātu par mums pievestu sev, tā ir viņa mīlestība. Tik ļoti viņš tev mīlēja, tad mums arī jāmīl sevi. Un Dievs mūs mīl, to tu var atrast Jāņa evaņģēlijā 16, 27. 16, 27 Jāņa evaņģēlijs. Jo pats Tēvs jūs mīl, vai nav vareni? Dievs tevi mīl, tu nedrīkst sevi ienīst. Tas ir grēks sevi ienīst. Un tāpēc arī ķermeņa funkcijas var nestrādāt, kad tev ir šī nemīlestība pret sevi, pašnosodījums. Pašnosodījumam nav nekāda vieta Dieva valstībā. Kāds domā, tas tā svēti, kad es sevišķi augsti nedomāju par sevi. Ne, aizmirsti. Romiešiem 8.1. Romiešiem 8.1. Tad tiem, kas ir Kristū Jēzu, vai tu esi Kristū Jēzu? Protams, ka tu esi. Ja tu esi ieaicinājis Jēzu savā sirdī, un tu rakstīts, tur vairs nav nekādas pazudināšanas, vai tur būtu jābūt vārdam nosodījuma.
Tu esi vērtīgs un tev nav nekāda nosodījuma. Protams, ir starpība, kad svētais gars tev pārliecina par grēku, un tad tu ej pie Dieva un lūdz piedošanu. Bet ienaidnieks ir meistars. Redz, kā viņš strādā. Vispirms viņš tev kārdina ar kaut kādu lietu, un tad tu izdari to lietu, sliktā variantā, ja? Tu izdari, un tad svētais gars uzreiz tev pārliecina, tu darīji nepareizi. Un tā vietā, lai tu skriet pie Dieva un lūgtu piedošanu, Sātans to grib aizkavēt. Viņš negrib, lai tu lūdz piedošanu. Un uzreiz, kad tu esi darījis kādu sliktu lietu, vai domājis nešķīstas domas, vai kaut ko tam līdzīgi, uzreiz nāk Sātans. Redz, kāds tu esi. Pasies, kāds tu esi neķītrs. Paskaties, nekas nav tevī mainījies. Un viņš uzreiz tev uzliek savu identitāti, savu nosodījumu. Bet mēs ejam ar to grēku pārliecināšanu pie Dieva, un tur mums ir piedošana. Nedzīvo Sātana nosodījumā. Jo mēs dzīvojam Kristu. Un tagad tāds praktiskais darbs. Varbūt mēs tiksim vēl pie cita arī praktiskā darba, bet šo te vienu es tev gribu pateikt. Padomā par sevi. Tātad sagatavojas praktiskam darbam. Padomā par sevi. Dažos vārdos, 3, 4, 5. Raksturo sevi. Esi pilnīgi godīgs. Pilnīgi godīgs. Kā tu sevi raksturot? Neraksti komentāros, nevajag rakstīt. Piemēram, kāds saka, man ticība nekad nav bijis tā stiprā puse. Nepareizi. Ko Dievvārds saka? Dievvārds saka, mums ir Kristus ticība. Vai Kristus ticība bija perfekta, kā tu domā? Un mums ir Kristus ticība. Tu saki, mēs ticam uz Kristu. Jā, tā ir daļa. Bet izlas tagad šo te Galatiešiem 2, 16 līdz 20. Ko Dievvārds saka? Visos veidos mums jāatrod, ko Dievvārds saka. Vai es domāju pareizi? Galatiešiem 2, no 16. līdz 20. Zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum. Arī mēs kļuvām ticīgi Jēzum Kristum, lai taptu taisnoti Kristus ticībā. Tālāk Nelsīšs pats varēs izlasīt tos pantus. Tātad mēs esam taisnoti Kristus ticībā. Mums pieder paša Kristus ticība. Halleluja, halleluja, ticība, kas var kalns pārcelt, bet pielietosim uz sevi, uz savu pašvērtību, ka mēs sevi vērtējam. Halleluja, mēs vērtējam sevi tā, kā Dievs mūs vērtē, tā kā Viņš mūs ir radījis par pilnīgi jauniem, perfektiem, svētiem radījumiem. Kāds varētu teikt, es neturu savu vārdu katru reizi, es esmu tāds, kad vienreiz jā, vienreiz nē. Tad pārtrauc no šodienas. Ko Dievvārds saka? Tavs jā, lai ir jā, un tavs nē, lai ir nē. Kāds cits varbūt saka, es esmu remdens kristietis. Tad no šodienas sāc runāt un sāc dzīties un sāc runāt. Es esmu radikāls kristietis, es esmu ugunīgs kristietis. Un izdari izvēli arī kļūt par tādu, lai tu būtu dedzīgāks nekā vakar un aizvakar. Lai par tevi varētu teikt, viņš ir viens no tiem kristiešiem, kāds tu negribi būt pārāk radikāls. Nē, tikai tāda ticība nostrādā. Es nebēgu no vajāšanām. Un Dievvārds saka, ka tiem, kas mīl Dievu, būs arī vajāšanas, un Kristum bija vajāšanas, un māceklis nav lielāks par savu kungu. Un ja man nav vajāšanas, es saprotu, laikam kaut kas nav pareizi ar manu ticību. Tātad, kā tu redzi sevi? Mums ir jāierauga sevi, mēs esam taisnoti, mēs esam svēti, mēs esam pilni ar Dieva dzīvību. Saka pēc manis, es esmu pilns ar Dieva dzīvību. Dieva dzīvība ir manī. Alleluja! Sāc priecāties, pieliec darbību. Dieva vārdam klāt darbību. Es esmu pilns ar Dieva dzīvību. Es esmu svēts. Dievs mani mīl, es sevi mīlu, es esmu dziedināts. Daudzi grib dabūt to prieku, bet tu nevar dabūt prieku, ja tu nesāc priecāties. Par ko tu vari sākt priecāties? Par to, ko Dievs saka par tevi. Neatstāj tikai tā to galvas zināšanā, jā, es piekrītu. Nē. Sāc priecāties, kungs, paldies, ka tu mani mīli, paldies, ka tu sūtīji Jēzu, man ir pilnīgi jauna daba. Viss vecais ir pagājis, un viss ir no Dieva, es varu dzīvot Kristu. Priecājies, un ja tu priecājies, tad tu redzēsi, ka tu ieies priekā, patiesā priekā.
Un Iesai saka, ka viņš mums ir devis prieka drēbes sērdrēbju vietā, slavas dziesmu noskumuša gara vietā. Tu izvēlies, es nepalikšu vienkārši savās drūmajās domās. Tad, kad rudens dienas paliek garākas, tas jau tā kā dabiski māc virsū. Saka, nē, es priecāšos, jo tumšāka diena, es nemaz negaidīšu sauli. Tas kungs ir kā saule uzlecis manā sirdī. Alleluja! Un mācītājs Kaspars arī bieži sacīs to vārdu, ka tāds vārds alleluja ir ļoti priecīgs. Un tad, kad tu viņu saki, tu nemaz nevar bēdāties, tev ir jābūt priecīgam. Saki pēc manis, alleluja! Pieliec tādu āķīti, alleluja! Sāc priecāties par to, kādu Dievs tevi radīs. Sajūsminies par viņu. Priecājies tajā kungā. Es esmu dzīvs Dieva garā, man ir Dieva dzīvība. Es esmu dzīvs, lai dzīvotu perfektā veselībā. Tātad tu atjauno savu prātu. Tad, kad tu sāc domāt dziedināšanas domas, un tad, kad tu domā dziedināšanas domas, tu saņem dziedināšanu savā ķermenī. Tu sāc domāt dziedināšanas domas, tu sāc pārdomāt dziedināšanas domas, un tu saņem dziedināšanu savā ķermenī. Un nobeidzot šo raidījumu, mums vēl dažas minūtes palikušas, es vadīšu otrā praktiskajā lietā, ko mēs šodien darīsim. Tātad pagājušā reizē vakardien mēs runājām par to, ka mums vajag pašiem sev piedot. Un es ticu, ka daudziem bija tā izlaušanās, un ko tu varēji nomanīt tādu halleluja! Brīvību tajā, ka tu piedevi sev. Un mēs zinām, ja Dievs mums ir piedevis, tā ir lepnība sev nepiedot. Un es noslēdzot šo dienas raidījumu, gribu tevi vadīt vēlreiz piedošanas lūgšanā, piedot pašam sev. Un tātad es tev sacīšu priekšā, jo es esmu tas, ko Dievs saka, es esmu. Un tāpēc es varu priecāties, tāpēc es tev vadīšu šajā lūgšanā par piedošanu pašam sev. Un tātad domā to, ko tu arī atkārto. Un tad saki pēc manis. Tēvs piedod, ka es neesmu piedevis sev. Piedod, ka es esmu sevi turējis gūstā. Es piedodu sev. Tēvs dod man žēlastību piedot sev. Un tagad liec savu vārdu. Vienalga, kā tev sauc. Lilija mani sauc. Ieliec savu vārdu. Lilija, es tev piedodu par visām tavām kļūdām. Lilija, es tev piedodu visas tavas kļūdas. Lilija, es tev piedodu visu tavu caurkrišanu un neveiksmes, apzinātas un neapzinātas. To, ko tu zināji un ko tu nezināji. Pagātne paliek pagātnē. Un tagad saka Tēvs, paldies, ka man ir piedots. Un sāc priecāties. Sāc priecāties, sāc priecāties. Pagātne ir pagātnē. Pagātne ir pagātnē. Godā to, kungi, es esmu Dieva bērns, es esmu brīvs, es esmu jauns radījums, Jēzus. Halleluja! Brīvība, es pasludinu pilnīgi brīvību no katrām važām, kas tev ir saistījušas. Pilnīgi brīvs, es kā putns no būrīša izlido savā dzīvē ar to kungu, prieka dzīvē, uzvaras pilnībā, svētā dzīvē. Dzīvē ar pārpilnību tajā kungā. Viss ir no Dieva. Sāc priecāties. Es esmu Dieva bērns. Man ir piedots. Spoža nākotne ir manā priekšā. Es eju uz to, ko Dievs man ir aicinājis darīt. Es sasniegšu to uzdevumu. Mana veselība ir perfektajā kungā. Mans gars ir spēcīgs un ķermenis nāk līdz. Mans gars ir spēcīgs tajā kungā. Es esmu uzvarētājs tajā kungā. Vairāk kā uzvarētājs. Lielāks ir viņš, kas ir manī, nekā viss pārējās lietas, kas ir pasaulē, ieskaitot slimību. Viņš manī ir spēcīgs. Viņš manī uzvar visus
visas tos sātana nomākumus, visas kaitas, kas ir man uzmākušās, katru slimības simptomu es uzvaru caur Jēzu Kristu, kurš manī dzīvo spēcīgs. Mans gara cilvēks ir spēcīgs Dievā. Sāc slavēt, sāc pateikties, sāc priecāties. Aleluja, priecājas, man ir pieeja Dievam, man ir piedots, es varu katrā brīdī nākt pie Dieva. Slavē to kungu, priecājies un pateicies. Aleluja, Jēzus vārdā, esi svētīts. Šajās divās nākošajās dienās, kad mums nebūs tieši šis raidījums, 3 dienās, tu atkārto kādu, paklausies kādu no iepriekšējiem, pārdomā tās rakstu vietas, un tad, kad tu lasi pats savā laikā Dievu vārdu, atdzīvini sev, ieliec sevi kur Dieva vārds saka kaut ko, un tu patiesi paņem to, lai tas nav tikai tavā prātā kā piekrišana, bet paņem un sāc rīkoties pret tā, un tu redzēsi izmaiņas. Esi dziedināts Jēzus vārdā. Āmen!